1919. gada oktobrī, 10. datumā, šeit, Vecrīgas pusē, Daugavmala bija pārvērtusies pa frontes līniju. Latvijai bija uzbrucis ienaidnieks, kas pēc tam izrādījās viens no ļaunākajiem, un Latvijas armija bija sākusi cīņu ar vienu no saviem eksistenciālajiem pretiniekiem, ar tiem, kas ļoti vēlējās Latvijas valsts bojāēju, ar Pāvela Bermonta karaspēku, ko tautā sauc par bermontiešiem jau toreiz. Praktiski uz mēnesi šeit, pašā Rīgas centrā, dunēja kaujas. Un te, Pēterbaznīcas tornī, 12. oktobrī, iekārtojās 2. cēsu kājnieku pulka artilērijas novērotāju postenis. Bermontieši sāka apšaudīt Pēterbaznīcu. Bet paša latviešu artilēristu galvenā izklaide bija ne tikai atbalstīt latviešu karaspēku ar artilērijas uguni, meklēt ienaidnieka ložmetēju līgzdas tuvāk esošajās mājās, kas atrodas Pārdaugavas pusē, un koriģēt uguni šo līgzdu iznīcināšanai, vai atbalstīt latviešu karaspēku uzbrukumu un atkāpšanos pāri tiltiem šī paša oktobra vidū neveiksmīgo uzbrukumu. Bet viņi nodarbojās arī ar to, kā viņi paši teica, medīja ienaidnieka vilcienus, bruņotos vilcienus, un medīja ienaidnieka bruņotos automobīļus. Bruņoto vilcienu medīšana bija ļoti vienkārša, tāpēc, ka bruņotie vilcieni pārvietojas pārsvarā pa sliedēm. Un kustība pa šīm sliedēm bija labi izsekojama līdz pat mūsdienu tīrainei. Ar bruņu mašīnām bija drusku savādāk, tās pārvietojās ātri, un nevienmēr informācija no novērošanas torņa operatīvi varēja nonākt līdz artilēristiem, proti uz to brīdi objekts jau bija pārvietojies citur. No šejienes, no Pēterbaznīcas novērošanas posteņa latviešu artilēristi redzēja, kā 1919. gada 15. oktobra rītā britu karakuģi sāka apšaudīt Bolderāju un Daugavgriju, uzsākot uzbrukumu bermontiešu armijai, atbalstot latviešu karaspēku ar savu artilērijas uguni. Pēterbaznīcas tornis vairāk kārt bija arī trāpīts no ienaidnieka, bija trāpījumi. Vairāk kārt ugunsdzēsēji pat bija skrējuši ar visām šļutenēm augšā, domādam, ka Pēterbaznīca deg. Paldies Dievam, tas nenotika. Tās bija viltus trauksmes ar nelielām granātu dūmu strēmelītēm, kas no torņa pacēlās. Bet tas ir viens no objektiem, kas varbūt tās šodien ir tā, sakot, nepelnīti aizmirsts tieši no tā viedokļa, ka diezgan nopietna lieta Pēterbaznīcas novērošanas tornis, kā viena no lietām, kuru varēja pārredzēt visu Rīgu. Nu, vai, kā teiksim sakot, gandrīz visu Rīgu, bet visu Vecrīgu jau nu noteikti.